Čau visiem! Šodien es filmēju savu kārtējo vlogu, un kā jau es teicu, ka vlogus filmēju tad, kad, manuprāt, man ir interesantāka diena, tad jā, šodien es domāju, ka man ir diezgan interesanta diena, jo pirmkārt es neaizgāju uz skolu tādēļ, ka šodien es braucu uz viena klipa filmēšanu, ka es domāju, ka jums būs interesanti pastīties, kādas ir aizkulises. Godīgi sakot, īstenībā es neko par klipu arī nezinu. Zinu tikai to, ka man jāapģērbas tumši vai melnās vai tumši zilās drēbēs, jo būs tā kā jāspēlē aina, kad notiek koncerts, ka mēs esam rock koncertā. Un, starp citu, jā, es neesmu nekādā galvenajā lomā. Godīgi sakot, es neuztraucos tādēļ, ka es nezinu, kāpēc es ļoti labi noskaņota, ļoti mierīgi jūtos. Laikam tāpēc, ka es nezinu, šobrīd man vienkārši tā, ka tad jau redzēs. Bet īstenībā nav vērts uztraukties, jo nekad tā pārāk skaņa. Es tagad filmēju ar selfiju kātu, tāpēc ceru, ka man roka netrīc. Parasti man trīc. Slikti sanāk tie video. Lūk tā. Tagad es krāsošos. Domāju, ka būs interesanti, jo aizkulisēs vienmēr ir interesanti. Es zinu, ka outfitam man jābūt tumšam, tātad tā kā vēlams melnam, melnām drēbēm jābūt. Salikojas tā melnas ādas bikses, ļoti, manuprāt, stilīga maiciņu. Harley Davidsons jums tagad parādīšu visu outfitu, kā izstās kopumā. Un, protams, ādas jaku, kā var bez ādas jakas iztikt. Es nezinu, kā var... pārāk tumša. Es nezinu, kā var filmēt video ar selfiju kātu, varbūt jūs man spogulī redzat. Redzat. Re, kur es... Nē, pagaidiet. Re, kur es filmēju ar selfiju kātu. Tas nopietni ir grūti. Pirmkārt man trīc roka, otrkārt jau sāp roka. Tā, pagaidiet. Lūk. Re, kur šeit ir augšdaļa, Harley Davidson maika un melna tāda masīva lielāns jaka. Lūk tā, pēc tam es jums parādīšu, kāds viss izstās man mugurā. Runājot par make-up, es īpaši neuztraucos arī, jo es zinu, ka tur ir visādi, kas pielipos vai piekrāsos kaut ko. Tagad ir 11:37, kas nozīmē, ka tiešām jāsāk steigties, jo 2 nopietni ir jābūt tur jau. Lūk tā, šāds ir mans outfits. Līdz parādīšu jums skaidrāk pie spoguļa. Jā, es lūpas krāsoju, bet beigās noņēmu, tāpēc, ka es padomāju, tur taču būs vizāžista, un viņa man var uzkrāsot, jo kaut kā šodien man nesanāca krāsot sarkanas lūpas. Man laika arī varbūt nebija krāsot, tāpēc steidzoties nevarēju īpaši labi uzkrāsot. Līdz jums parādīšu, kā es iztos. Tā parāk tumši. Lūk tā, es saliku daudz aksesuārus, kur uz rokām ir man sirsniņas tāds, auskariņi, garani, čokers, es vēl gredzens. Lūk tā, redzat, grims man ir tāds kā nekas īpašs ikdienas grims. Čokers, auskari. Lūk tā, čokers, nedaudz pa lielu. Reku tā. Tā un 3 stūrī tā, nevar pat redzēt. Gredzens var redzēt, jā, var redzēt, aprocītas. Šāda te izstās maika. Tā, tad pārāk tumši nav redzēt, bet, katrā ziņā man outfitu jūs noteikti redzēsiet tur, kad būšu uz vietas, tad bikses ādas. Starp citu, es nopirku Mango vai kaut kurā, jā, laikam Mango veiklā, arī, līdzīgas šīm biksēm, bet tikai olīvu krāsā tādas zaļas, un es esmu tik nereāli apmierināta. Es atradu tieši tās bikses, kuras arī gribēju, un sapirku es arī daudz džemperišus, tāpēc īstenībā varbūt arī varētu uzfilmēt oktobra favorītu video vai vienkārši pirkumu video. Es visi skrienu uz autobusu.
Luktā izstās iekšā. Īstenībā man ir ļoti karsts, jo visu laiku arī akstās. Par laimi ir daži brīvi brīdiņi, kad var atpūsties nedaudz. Un tad es tagad piegāju pie loga un karsts. Izvēlēs sev punktu, jā, priekšā. Мы делали это совершенно. Какой ты Вот, да. Окей? Бренда у меня отмылась потом. Все остальное мы перевернем. Sekojiet Brendas YouTube'am, Brenda V. Filmēšana beidzās, un tas arī nozīmē, ka šis vlogs ir beidzies un sasliet nogurusi. Un ceru, ka jums arī bija interesanti, jo man bija ļoti smieklīgi. Un arī man ļoti patika visu atmosfēru. Visi man ļoti apmierināja. Tā kā paldies, ka noskatījāties manu video. Ar mīlestību jūsu Brenda.